Dakāras rallija 9. posmā sacensību dalībnieki veica 565 km distanci no Čīles ostas pilsētas Antofagastas līdz bijušai galvaspilsētai Iquiquei. 9. posms aizritēja ļoti veiksmīgi. Abas divas ekipāžas iebrauc 3. desmitniekā, tātad 25. 26. vieta. Antons Meļņikovs šobrīd kopvērtējumā atrodas 23. vietā, kas ļoti priecē, un savā klasē, kas atrodas 7. vietā, un šobrīd sāks cīņa par vietām, un mums tātad galvenais uzdevums ir dabūt mūsu komandas līderi Antonu Meļņikovu 15. kā sanāk, nezinu, bet 2. desmitā noteikti. Protams, ka finišēt šajās sacensībās ar abām ekipāžām, kas vēl palikuši klasē. Šobrīd galvenais pilotiem ir braukt savā tempā, jo visas ekipāžas ir sagurušas, un šobrīd ļoti svarīgi būs tieši šis sportists paši fiziskā sagatavotības, jo, kā mēs redzam, temps krīt ļoti daudzām sportistiem, daudzām ekipāžām, kad mums tā nav gatavojušies šīm sacensībām. Tā kā Antons Meļņikovs ļoti labā formā, Iļļa Kuzņicovs varbūt netik labā, bet cerēsim, ka abas divas ekipāžas pirmkārt sasniegs finišu, otrkārt izpildīt arī mūsu plānu. Īpaši sekmīgi startēja Kuzņicovs, kuram pēc neveiksmes vienā no iepriekšējiem posmiem izdevies ievērojami uzlabot savas pozīcijas. Kuzņicovs posmā ieņem 25. vietu, kas ļauj kopvērtējumā pakāpties no 60. līdz pat 49. pozīcijai. Šajā posmā Meļņikovs komandas biedriem zaudēja tikai nepilnas 2 minūtes, ieņem 26. vietu kopvērtējumā. Meļņikovs atrodas augstajā 23. vietā. Kopvērtējumā pēc 9. posma pirmo vietu ieņem Stefāns Peterancels ar mini, apsteidzot par nepilnām 6 minūtēm Gordonu, bet vēl viens mini ar poļu braucēju Kšištofu Holovčiku pie stūres atpaliek jau 17 minūtes.